Sveiki, te Katrīna Runa, un šis ir podkāsts Manas tavas patiesības pārdomas. Sveiki, šodienas pārdomas man ir par tēmu enerģija un enerģijas vairošana savā ikdienā. Tad, pēdējās nedēļas vērot sevi nav bijušas vieglākās tieši tādā enerģijas jautājumā, bet ļoti, ļoti svētīgas kā tādas mācības, kuras tērēju savu enerģiju, vai kur man aiziet mana enerģija, un cik daudz es viņu uzlādēju, un cik daudz es iztērēju. Un, ja mēs skatāmies pēc čakrām, tad enerģija mūsu spēka centrs ir vēderā. Un vēders man diezgan ir signalizējis pēdējās nedēļās. It īpaši, ja es vairāk atdodu enerģiju tur, kur tas nav vajadzīgs, tad man vēders uzreiz signalizē, vai nu man ir tāda kā spiedīga sajūta vēderā, vai ir tāda sajūta, kad sagriežas vēders, un es jūtu, kad pilnīgi tā kā aiziet sliktu dušu. Tad tā ir tāda, tas ir mans signāls, kad es darbojos tā kā pret sevi, un tas noteikti beidzas gala rezultātā ar to, kad mans enerģijas līmenis krīt, un es saprotu, ka es esmu savu enerģiju uzdāvinājis vai atdevusi tur, kur tas nav vajadzīgs. Un tad man tikko piekdien bija Yin joga ar kakao ceremoniju, un kā parasti nevelti sanāk konkrētie vakarā tie cilvēki kopā, kuriem ir jāsanāk. Un mums visām bija šī tēma enerģija, un ko mēs secinājām, kad mēs esam visi atnākuši tajā konkrētajā vakarā ar sajūtu, kad mēs vēlamies uzlādēt savu enerģiju un it īpaši vairot mīlestības enerģiju. Un vispār mana studija, feminīni joga studija, ir kā tāda, kā mana māja sajūta, kā es arī minu citreiz, ka tā ir tāda mana miera osta vai kā baznīca, kurā es atnākot uzreiz uzlādējos un jūtu iekšēju mieru, un tās ir manas otrās mājas. Un kādēļ tā ir? Jo es ļoti sargāju arī studijas enerģiju vai feminīni jogas enerģiju. Un tas arī ir tāda viela pārdomām, kas arī nāk uz man pēdējās nedēļās, jo, protams, kad mans zīmols feminīni iet rokā kopā ar mani, un bieži vien ir tā, ka, piemēram, ja es saslimstu, tad man nav enerģijas, ko dot, un arī automātiski kaut kā nodarbības izkrīt, ir mazāk pieteikumi. Un es jūtu arī uzreiz, tad tā kā studijai nokrītās arī enerģija. Jo es esmu savas studijas centrs vai tas kodols, un ja man nav enerģija, tad arī studijai neveidojas enerģija. Un tas tā ļoti, ļoti liekas dīvaini citreiz tas tāds novērojums, kad mans enerģijas līmenis sakrīt arī ar studijas apmeklējumu vai studijas piedāvājumu. Bet tas iet roku rokā, jo es jau sākotnēji radot savu jogu studiju, esmu vēlējusies radīt tādu drošu, siltu, mīļu telpu, kur ik viens ienākot jūtas ērti. Un lai šo drošo telpu radītu, ir jābūt tam tā kā mājas saimniekam vai mājas gariņam. Un kaut kādā ziņā es esmu tas gariņš savā studijā. Un tādēļ es arī ļoti rūpīgi izvērtēju, kuri cilvēki atrodas manā studijā, kam es dodu studiju uz īri, vai kam es dodu studiju tā kā izmantošanā. Un pirmajā gadā tā arī bija, kad es nedevu nevienam, jo es sapratu, cik ļoti es tā kā sargāju to studijas enerģiju un vēlos viņu, un es arī viņu vēl veidoju. Un tad, kamēr es veidoju, es sapratu, kamēr nesaprotu, kāda te būs tā enerģija, es nevaru arī nevienu citu laist iekšā, kamēr nav tāda stabilitāte. Un tad jau pēc gada es jau uzaicināju vienu pasniedzēju ar sevi strādāt, tad jau vēl kādu. Tad arī sākās, ja nemaldos, jau 3. gadā sākās šeit notikumi. Varbūt jau pirmajos gados, bet tādi regulārie notikumi sākās ar 3., 4. un jau 5. gadā jau mums jau tagad ir tā, kad
reizi nedēļā vai reizi 2 nedēļās jābūt kādam notikumam, aptuveni 4 notikumi mēnesī. Man ir arī cilvēki, kam es dodu uz īri savu studiju, bet arī tādi cilvēki, ar kuriem man ir izveidojusies tāda pozitīva sadarbība, enerģijas apmaiņa. Un tad tagad ir tā, ka man ir pietiekoši skaits gan mani kolēģi, gan arī sadarbības cilvēki. Man ir pietiekoši skaits, un ja man kāds prasa no malas, tad es ļoti, ļoti izvērtēju, vai tas konkrētais pasākums vai cilvēka enerģija atbilst manas studijas enerģijai. Un tad man nesen bija tāda situācija, kad es biju atvērtā stāvoklī un akceptēju vienu notikumu, kas būs pie manas studijā. Un pagāja brīdis, un tā komunikācija mūsu starpā, pat vēl nesākoties šim notikumam, es sajūtu, ka nav īsti manējā. Vai arī ir jau tāda mazliet ar tādu uzstājību, vai tādu, nevar teikt, kad var teikt arī kā uzbrukoša enerģija. Un es sapratu, ka tā pirmā man sajūta, ja es tinu atpakaļ to brīdi, ka man jautāja par to notikumu, man pirmā sajūta bija tā īsti nav es neredzu šo pasākumu savā studijā, bet es biju tāda atvērta tajā brīdī dot savu studiju kādam uz papildus īri. Un tad es pateicu jā, jo sapratu, cik reizes var teikt nē. Šis ir tas gadījums, kad jāsaka jā. Bet beidzās ar to, kad tā pēcgarša, iedodot savu telpu, nebija pārāk patīkama. Un es arī jūtu to enerģiju pretējā pusē. Es vispār ļoti labi jūtu. Es esmu empāts un es ļoti labi jūtu enerģiju savā virzienā. Un agrāk es domāju, ka es izdomāju vai sadomājos, bet ja kāds no jums ir empāts, tad jūs zināt to sajūtu, kad vienkārši tu jūti, kad tu neesi sadomājies, bet tu jūti, ka tā enerģija ir, kāda viņa ir. Bet manā galā tiešām vispār pēdējā laikā es ļoti, ļoti cenšos neturēt aizvainojumus vai nosodīt kādu, un vienkārši vairāk ņemt visus savus lēmumus vai sadarbības vai satikšanās caur to prizmu, vai man tas der, neder. Un šajā gadījumā es mazliet kļūdījos, jo vajadzēja uzreiz pateikt nē un nevilkt varbūt tālāk, bet labi, es esmu izdarījis, kā izdarījis, beigās sanāca tāda negatīva pēcgarša, kas man patērē man enerģiju, un tad es atnācu studiju vadīt šo kakao un ģinu. Un tad es satieku savus cilvēkus, un es saprotu, ka kādēļ es sargāju to enerģiju, lai būtu manā studijā ienākot šī tīrā, gaišā mīlestības enerģija. Un tad es vadot to pasākumu un arī izvilkās šīs nodomu kartītes kopā ar maniem klientiem, un arī šī ne jogas kārtas, bet šī nodomu kārtas, papildinošā kārtas, kas ir rožu orakuls, ko es izmantoju savās ceremonijās. Un tad šī kārtas arī papildināja, un tur bija par to tīro enerģiju, bet ejot ar šo tīro enerģiju vai sakot jā lietām, kuras ir tās, kas ir tavējās, tāpat pa ceļam tev būs tādi gan kāpumi, gan kritumi, jo kamēr tu nokļūsi līdz tam, kas tev der un kas tev neder, tad tādas mācības stundas ir un būs, bet ir jāturās pie tā, kāda enerģija es vēlos vairot, kādu enerģiju vēlos saņemt, kā es vēlos miedarboties ar citiem, jo tas ir tik ļoti svarīgi, tīpaši, ka mums ir tik daudz, kur patērēt šo enerģiju, un iegūt enerģiju atpakaļ nav vairs tik viegli, vai ne? Un tad, ja es esmu cītīgi strādājis pie savām praksēm un pie savas enerģijas noturēšanas, tad lieki tērēt viņu, tas tiešām nav vajadzīgs. Bet te pašā laikā tās mācības stundas ir un būs, un neņemt personīgi un palaist to, neturēt sevī. Jā, tā ir tāda mācība, ko es paņemu no šīm pēdējām nedēļām. Un jautājums jums, kā jums ir ar savu enerģijas līmeni, vai jūs spējat ikdienā izvērtēt, kas jums der, kas jums neder, kas vairāk patērē,
Tāpat arī es domāju ar draugiem un draudzībām vai attiecībām apkārt, kuras attiecības jums dod enerģiju un uzlādē, un kuras attiecības tajā pašā laikā paņem vairāk, un jūs ieguldat tajās vairāk nekā patiesībā tiek jums atgriezt atpakaļ. Jo man liekas, tādā tīrā, patiesā draudzībā vai tīrā komunikācijā ir tāda miedarbība un tāda uzlādēšanās. Un ja ir kaut kāda komunikācija, kurā jūs jūtat, kad jūs iziet no tās sarunas vai sarakstes ar tādu, ar tādu nepatīkamu pēcgaršu, tā jau ir zīme, vai, nezinu, sāpošu galvu, vai sajūta, kad jāiet attīrīties. Tad tā ir zīme, kad, tā nav tā tīrā atvērtā saruna, miedarbība, un tad var padomāt, varbūt ar tādu pateicību, mīlestības enerģiju jāpalaiž projām, ja ir iespēja. Ja nē, tad maksimāli sagatavoties pirms tam, lai ir tāda spēcīga sajūta un pretējais cilvēks neizmanto šo situāciju savā labā, jo bieži vien man ir īpaši tas ir, ka es jūtos tāda super zemā enerģijas līmenī, un tad ir īpaši jāizvērtē, ar ko tu tiecies tajā brīdī vai kur tu dodies, jo tādā brīdī tev vēl vairāk var, tie nav tādi, es neteiktu, ka tie ir enerģijas vampiri, bet cilvēki, kuri barojas ar citu cilvēku enerģiju, un varbūt pat to dara neapzināti pārsvarā. Bet viņi jūt, ar kuriem cilvēkiem vajag pakomunicēt, lai viņi paši pabarotos tajā brīdī un justos labāk. Vai arī cilvēki, kas vienkārši ir priecīgi, ka kādam iet sliktāk un tā, bet manā lokā, manā tuvāko cilvēku lokā noteikti, ar kuriem es jūtos miedarbībā un atvērta un kā tad tie ir tie cilvēki, ar kuriem es arī uzlādējos. Un es esmu ļoti, ļoti pateicīga par visiem cilvēkiem, ar kuriem man ir šī tīrā, gaišā draudzība, miedarbība, un ar kuriem es varu vairot šo mīlestības enerģiju. Un kaut kā tieši šajās nedēļās bija tā, kad man bija tāda tā kā iņu sajūta, kad man ir gan šīs negatīvās pieredzes, bet pašā laikā ļoti daudz pozitīvās un atgriezeniskās, un tikai pastiprināja, kuri cilvēki ir mani šajā dzīves posmā, un kuriem ir, vai kuriem jāsaka paldies par pieredzi, un jālaiž vaļā. Nav jātur pie sevis. Paldies, ka klausījāties. Un vēl pārdomām, lai mums enerģisks rudens laiks un gatavojamies ziemas sezonai. Paldies! Atā!